Mani nošķibināja tā deputāta skriešana tikties ar Ģīru Saēju. Jā, visi gribēja ar viņu selfijus uztaisīt. Un tā skaitā Ramona Petrāviča, kura taču pa ķīniešu naudu vadājusi tur pensionārus uz restorāniem un braukājusi uz Ķīnu. Nes ko tagad Ķīnas vēstniecība viņai. Jā, viņi tagad ir Tibetas atbalstītāji. Jūs klausāties Šķiltava podcastu, jeb raidierakstu, kurā ir žurnālisti izgaismo nedēļas notikumus. Šodien jaunajai valdībai aprit pirmās 7 dienas. Tas varbūt nešķiet daudz, taču jaunais premjerministrs Kulbergs jau publiski paziņoja, ka šai valdībai nesanāks pat 100 darba dienu, ko tradicionāli mēdz uzskatīt par pirmo atskaites punktu padarītajiem darbiem. Kulbergs gan šķiet kļūdījies aprēķinos, jo kaut kāda dīvaina iemesla dēļ nav pieskaitījis 4 nedēļas pēc vēlēšanām savam kalendāram. Tad vēl nebūs sanākusi jaunā saima un domājams valdība arī neies atvaļinājumā un viņam būs jāturpina strādāt. Bet labi. Kulbergam ir jāiztur nevis matemātikas, bet gan varas eksāmens, un par to mēs gan šajā, gan arī turpmākajos raidījumos daudz runāsim. Pievērsīsimies arī ļoti interesantam jaunam pētījumam, kurš liecina, ka Latvijas sabiedrība varbūt nemaz nav tik iesīkstējusi konservatīvismā, kā dažlaps iztēlojas, lai gan tur ir arī dažas satraucošas pazīmes. Un vēl apspriedīsim trauksmi, kuru intervijā mūsu žurnālam ceļ Rail Baltica jumta organizācijas padomes priekšstādātājs Matīs Paegle. Lai par šiem jautājumiem diskutētu, šodien pie mikrofoniem ir Luīze Lota Āboltiņa. Sveika, Luīze! Sveiki! Aivars Ozoliņš. Sveiks, Aivar! Sveicināti! Un es Pauls Rauceps. Ko, šķiļam! Jāsaka, ka Kulbergs sācis sparīgi. Viņš draud rīkot 2 vai pat 3 valdības sēdes nedēļā, mainīt ierasto ministru atskaits un argumentācijas kārtību pašās sēdēs, un par to visu stāsta savā kabinetā ierakstītos video rullīšos. Citi ministri arī ir sākuši izpausties. Kā vērtējam jaunās valdības startu? Aivar, tev par to šonedēļ ir komentārs, un to arī būs varbūt atnesis kādas ziņas no Saimas. Ko vari mums pastāstīt? Ziņas no Saimas tur nekā daudz, tur ir daudz jaunu deputātu. Vecī to... Viss jaunais, viņi varētu simbolizēt to, ka viss jaunais ir labi aizmirsts vecais, jo viņi jau tur kādreiz bija deputāti. Viņi vairs nav ministri, un tad es tur dažus apsveicu ar atgriešanos Saimā. Man šķiet, ka man sanāca indīgi. Viņi tā sāji pasmaidīja, vai ne? Viņš paldies, jā, paldies. Un viena deputāte gan nokavēja darbu. Ieva Brante ieradās tikai īsi pēc 12, kad 9 jau visiem bija jābūt. Viņa taču ir tik sportiska, kas viņai varēja, kā viņa? Nezinu, vai pie friziera bija, vai kur man viņa stāstīja, ka mandāta komisija viņu neesot laikus informējusi, kad es to atstāstīju dažiem citiem deputātiem, tie tikai smējās. Interesanti, kāpēc visus informēja un Branti nē. Bet katrā ziņā nodeva uz vērestu un tagad sēdēšot tur kā neitrālā deputāta, par ko citi arī pasmējās. Tur kā tad neitrālā. Balsos kopā ar apvienoto sarakstu droši vien. Bet tas tā, tās ir detaļas. Citādi tur Saeimā notiek tāda pieklusums un situācijas izvērtēšana, lai plānotu pārgrupēšanos, teiksim tā, vēlēšanām, jo ir skaidrs, ka tagad ir cits varas partiju salikums. Tas nozīmē, ka arī popularitāte dažām partijām ies uz augšu, dažām kritīsies. Un tad, ko darīs katra? Tur lēmumi nekādi stingri nevieniem nav. Es parunājos tur gan praktiski visiem, tur visu frakciju deputātiem nekādi stingrie lēmumi vēl nav pieņemti. Tur daži cer, ka būs labāk viņiem, citi bažīs, ka ir sliktāk. Pastāst, mēs jau vienmēr interesējamies par sliktām ziņām.
Kam ir bāžas pastāsti? Tas ir interesanti, ka jaunās vienotības deputāti man stāstīja, ka viss būs labi. Bet, piemēram, Zaļo zemnieku deputāti stāstīja man, ka jaunajai vienotībai būs slikti. Tā kā, apmēram tu saproti, ka visi tie ir Zaļie tikai zemnieki partiju- ir ļoti nobažījušies par jaunās vienotības nākotni, es saprotu. Viņi nav nobežījušies, viņi par savu nākotni ir nobežījušies, ka es viņiem saku, vai viņi vispār iekļūs nākamajā saimā. Viņi nesaka, ka noteikti iekļūs, ka tur būs vēl jāskatās un tur būs vēl jāstrādā. Un pat prasīja, protams, vai Lembergu vilks ārā. Nē, to nē. Lielākais, ka varbūt viņa sieva kandidēšot Kurzemē. Varbūt, bet par to arī vēl nav lemts. Jā. Tā kā tur ir tāda nogaidoša pārgrupēšanās. Jaunajai vienotībai vajag jaunu premjerministra amata kandidātu, protams. Tur daudz lēmumi arī nav pieņemti balsošot, tad jau redzēšot. Bet skaidrs, ka viņiem daudz izvēļu nav, vai Valdis Dombrovskis vai Baiba Braža, populārākā no ministrēm iepriekšējā valdībā. Tā kā, par to arī vēl nav lemts, kaut kādas pārmaiņas būs, bet pa vidu vēl jau būs arī Saeimas atvaļinājums. Tā kā Kulbergam būs iespējas sevi parādīt. Bet viņš jau tagad arī ļoti strādā, lai sevi parādītu. Un tagad, es saku, tev bija komentārs par jauno valdību un tās darbiem, un kā mēs vērtējam šo pirmo nedēļu? Kas ir svarīgākais, kas ir noticis? Pirmo nedēļu es vērtētu kā Kulbergam ļoti sekmīgu, tēla ziņā pirmkārt. Nekādi daudz lielie darbi, protams, nedēļas laikā vēl nav izdarīti, taču viņš rada tādu lietišķa, pragmatiska menedžera tēlu. Es gan nezinu, cik ilgi tas būs, jo mēs esam pieredzējuši, kā viņš rudenī taisījās spļaut sejā tur Dainim Īvānam un vēl ārdījās, un pat nesen Twitterī vēl lamāja Nacionālo apvienību par to, ka tie izgāzuši mazākumu valdību ar Šlesera, kuru atbalstītu Šlesera Latviju pirmajā vietā. Tā kā Kulbergs ir ļoti dažādās situācijās. Pašlaik viņš izskatās labi. Bet viņam jau arī sagādāja fonu ar pilnīgi idiotisko izlaicienu jaunais iekšlietu ministrs Dombrov, ka visiem iekšlietu struktūrās jālieto tikai un vienīgi latviešu valoda. Vispār, pilnīgs stulbums, protams. Valsts valodas likums nosaka, ka jālieto latviešu valoda, un ministri rīkojums man šķiet labākajā gadījumā ir muļķība. Dod Dievs, ka tā būtu muļķība. Nē, es domāju, tas ir vienkārši sabiedriskās attiecības. Viņš tagad parāda, ka viņš iestājas šajā jo viņš par latviešu valodu. Krieviskajā mentu vidē viņš tagad ieviesīs. Nevērtē tos čaļus pa zemu. Šis var būt arī, es jau nesaku, ka viņiem ir tāds plāns, bet ja, piemēram, būtu plāns mainīt cilvēkus iekšlietu struktūrās kaut kādās, tad tas, ka kāds kaut kur nav runājis latviešu valodā, varētu būt iegansts, lai viņu atlaistu un paņemtu kādu, kas runā tikai latviešu valodā, vienalga, vai priekšā tur ir krievu ekstrēmisti, kuriem tur jāved pārunas, vai aģenti Krievijas vēstniecībā. Ja mēs pieņemam, ka policistu leksika nav sevišķi mainījusies kopš tās, ko mēs dzirdējām filmāt Zilajais evaņģēlijs, tad jautājums, viņi it kā runā latviski tajā filmā, bet tajā pašā laikā Krievu kaut kā atsevišķu leksisko slāņu klātbūtni ir tik blīva, ka tur ir diezgan grūti saprast, vai to varētu kurā brīdī tas daudzums pārauga kvantitāti pārauga kvalitāti. Dombrova un viņa partija gribētu, lai mēs tagad fokusējamies uz valodu. Jā. Runa jau nav par valodu. Runa ir par to, ko īsti viņš grib ar to panākt. Vai viņš grib kādu uzlabojumu iekšlietu ministrijas darbā un valsts drošībā viņš ar to panāk. Vai mēs būsim drošāki tāpēc, ka kaut kādi idioti iekšlietu ministrijā savā starpā runās tikai latviešu valodā.
Diez vai. Tad tur jāskatās. Pagaidām es gan domāju, ka tas ir tikai sabiedrisko attiecību gājiens, bet iespējams arī, ka tur varētu izmantot arī citādi. Luīza, kā tu vērtē Kulberga pirmo nedēļu? Es skatos piesardzīgi, bet cerīgi. Apjautājos arī savā paziņu lokā, kas arī ikdienā seko līdzi politiskajai spriedzei un ziņu lentei. Un visiem ir tā zināmu piesardzību, bet atzīst, ka Kulbergu ir grūti salīdzināt ar Siliņu, jo tas tēls, ko viņš veido, viņš ir tā kā premjers no tautas. Attiecīgi, kad... Pagaid. Zaļiem zemniekiem taču ir premjers no tautas Valaidis. Tagad tos visu... Plakātos. Es tagad redzu visās malās tās plakātos. Premjers no plakātiem, tas varētu būt labs sauklis. Tas varētu būt. Kulbergam laikam tad nevajag plakāts, jo viņš izmanto sociālos tīklus tam. Ir grūti runāt par jau sasniegtām lietām. Laikam tā skaļākā lieta, ko viņš arī paziņoja, tāda arī cerīgākā, kad redz, kur 2 nedēļu laikā ieradīsies mums palīgi no Ukrainas, palīdzēt nodrošināt mums debesis. Tas ir tāds ļoti, ļoti labs gan PR gājiens, gan arī ļoti noderīgi, ņemot vērā visu pašreizējo situāciju, dronu trauksmēm. Bet jā, mana pozīcija ir piesardzīga, jo arī šodien paviesojos Latvijas radio, kur mēs ar kolēģiem izjautājām Tavaru, kurš ir tagad vadām ministrs. Un, ja Kulbergs cenšas runāt ļoti precīzi, un kā jūs zinat, kad skaitļi viņam un cipari ļoti, ļoti patīk, Pauls jau teica, ka īsti viņš netiek galā. Tās vietas kaut kā tā dīvains arī. Es turpinu brīnīties par to, jo šis sākās jau ar Šleseru, ka viņš teica, šī valdība būs tikai līdz oktobra sākumam. Tas bija vēl Silīnas laikā. Kā līdz oktobra sākumam? 3. oktobrī ir vēlēšanas, jaunā saima sanāk 3. novembrī, pa starpu taču nav kaut kāds atvaļinājums visām saimai un valdībai. Viņi turpina strādāt, līdz sanāk jaunā saima. Un Kulbergs šito ir pārņēmis, un viņš arī savas tās 88 dienas sarēķināja, ka viņam ir tikai, pēc būtības ir kāda valdība darba beigs vēlēšana dienā, bet tas ir absurds. Es nesaprotu. Tur jau ne tikai par dienām viņš runā, tā kā visi lēmumi tiks pieņemti pēc 3 faktoriem. Tur mantojumā atstāti 700 pāri darbi, tā kā, matemātikas eksāmens. Labi, jā, bet es tev paprasīšu arī, kā digitālam, tas digital native, kā angliski saka, digitālās pasaules iedzimtajam. Digitālajam iezimiesiem, aborigēnam. Paldies! Kā tu vērtē šos YouTuber gājienus no ministru kabineta? Labi, slikti, tas viņam palīdzēs, nepalīdzēs? Es domāju, ka tas viņam palīdzēs. Man nekad nav bijis tāda interese redzēt, kā izskatās premjerministra toalete, tā kā tā informācija man likās pavisam lieka. Viņa kabineta. Tādas informācijas tā. Jā, tā kā ir ļoti labi, ka viņš cenšas būt caurspīdīgs, sauksim to tā, bet kaut kā tā. Baigi plāns ledus man tas liekas. Es nezinu. Bet es zinu, ka citi ir sajūsmā, ka kur cilvēks ir ticis tur, kur neviens nekad, bez premjera nav ticis, un kā mēs tagad redzam. Toaleti, jā. Arī, jā. Grīž. Kopumā es domāju, ka tā nav slikta doma, jo tas tiešām, es domāju, cilvēkiem vienmēr ir šī sajūta, ka tas ir tik tālu un tā nesasniedzami, un, protams, viņš cenšas šo distanci mazināt, un man liekas, ka tas nav slikti. Un tas otrs ir, kā jau teicām,
mēs zinām, ka Kulbergs agrāk ir bijis diezgan nesavaldīgs, kas ir ļoti manāms, ja seko līdz visām viņu uzstāšanās reizēm, gan preses konferences ar prezidentu, gan citas preses konferences, gan šie ieraksti, ir, ka viņš ļoti ievēro šo ziņojumu disciplīnu, kā saka, teiksim, ka tās pašas lietas, ko viņš saka vienā vietā, viņš saka arī citur, un tas, godīgi sakot, kļūst drusku garlaicīgi, jo es noskatos preses konferences, un tad es noskatos šo ierakstu no Miras kabinetu, un tur, teiksim, ļoti daudz pārklājās. Es dzirdu vienu un to pašu atkal. Bet tas ir svarīgi. Tu zini, ko tu gribi cilvēkiem pateikt, un tu saproti, ka viņi dažādos kanālos pieslēgsies, un tad tu to visur atkārtot. Man liekas, ka, teiksim, šonedēļ jau parādījās viens no jautājumiem, kas viņam varētu kļūt diezgan sarežģīts, un Aivar, tu jau savā komentārā uz to norādīji, bet tur jau pašā valdības deklarācijā ir tāds mulsinošs pretruna iestrādāta par tirdzniecību ar Krieviju un Baltkrieviju. Ja? Jo tur jau deklarācijā bija rakstīts pārtrauksim tirdzniecību, eksportu un importu ar Krieviju un Baltkrieviju. Bet tad uzreiz ir to saku, uzņemsimies vadošo lomu šī jautājuma virzībai arī Eiropas Savienības formāta ietvarā. Un tad tu mēģini saprast, mēs pārtrauksim, ja mēs vienkārši mēģināsim pārvest Eiropas Savienību. Un tur viņa pirmajā preses konferencē pēc valdības sēdes arī uzdeva par šo jautājumu, jo viņš arī bija jau sācis teikt kaut ko, bet farmācijas nozarei kaut kādas atlaides un tā tālāk. Un pēc būtības žurnālists viņu diezgan ātri piespied atzīt, ka mēs pārtrauksim, bet ar izņēmumiem. Un tad ir jautājums, kā tas atšķiras no tā, kas mums tagad ir. Ja? Un tad kāpēc bija jāraksta tas tajā deklarācijā? Tur man liekas, ka tur ir šāda veida lietas jāspēlēties. Var jau būt Nacionāla apvienība gribēja to ierakstīt. Tur tai deklarācijā ir, ka no katras partijas var redzēt, kurš arī, ja kas arī jaunā vienotība par to sāk diezgan aktīvi runāt pirms Siliņas valdības krišanas. Tā, tas jau ir populārs temats, tas jautājums ir, cik tas ir reāls. Labi. Katrā gadījumā pirmā nedēļa ir noslēgusies, gaidīsim otro, varbūt tur būs kādi jaunumi, bet katrā ziņā pēc maniem aprēķiniem Kulbergam vajadzētu aizvilkt līdz 100 dienām, tā ka būs arī tā tradicionālā atskaites, tas laika nogrieznis, ko varēs izmantot viņa valdības vērtēšanai, redzēsim, kā tur būs. Pārējiem pie nākamā temata. Luīze, tev ir interesants raksts par pētījumu par Latvijas sabiedrības politiskajām vērtībām. Pastāsti, kas tas par pētījumu un kas tur noskaidrots? Jā, tie dati ir tiešām interesanti un viņi arī ir unikāli. Jo bieži vien, it īpaši no Saeimas tribīnas un arī priekšvēlēšanu laikā, mēs ļoti bieži dzirdam no deputātiem vai topošajiem deputātiem, ko sabiedrībai vajag vai ko tā grib un ko viņai noteikti nevajag un ko viņa negrib. Bet kā viņi to zina? Jo līdz šim tāpēc, ka tas ir atbilst viņu pašu nostājai. Jā, un tā arī gan politiķi, gan arī mēs raugāmies apkārt, kas notiek. Tad lūk, un tad politikas doktors Mārtiņš Hiršs kopā ar datu analītiķi doktoru Zani Mitrevicu ir izdevuši pētījumu Latvijas politiskie spektri, kas rāda, sākšu uzreiz ar tādu vēsti, kur viss nav tik viennozīmīgi, kad sabiedrība nav tik konservatīva, ko tu arī pieminēji pašā sākumā, kā politiķi bieži mēdz apgalvot. Un paši sevi 38% vēlētāji raksturo kā liberālus vai drīzāk liberālus, bet 36% kā konservatīvus vai drīzāk konservatīvus. Un pārējie procenti sevi liek centrā, 15%, 11% vispār nezinu, kurā nometnē atrodas. Bet tā kā sanāk, daļai taisnība ir sabiedrības sašķeltas pusēm, tā kā 38% pret 36% liberāli un konservatīvi. Bet tā kā liberāli ir vairākumā, tas ir, es domāju, diezgan liels pārsteigums. Par 2%. Jā, bet es saprotu, ka tur ir arī, tur jārok dziļāk. Un tas, jā. Un tā ir tikai paša identifikācija, kādu birku mēs kāds pats uzliekam. Un daudziem jau nemaz nav. Tāpēc pētnieki gāja dziļāk, uzdodot reprezentatīvu aptauju 27 jautājumiem, lai noskaidrotu, kā tad ir patiesībā.
Un tā aina vispār nav tik viennozīmīga, jo, piemēram, viens no pārsteidzošākajiem secinājumiem bija par ekonomiku, kad Latvija pēc vēlētāju uzskatiem izrādās ļoti kreisa valsts. Tas ir svarīgākais, man šķiet, jo viss tas pārējais, konservatīvs, liberāls, to visu dala pēc kaut kādām 2-3 sociāli pazīmēm, kas drīzāk iederās cilvēktiesību jomā, nevis Bet tas bet to politiķi izmanto. Ārkārtīgi. Bet 86% vēlētāji atbalsta lielāku valsts lomu ekonomikā, pārdalu, darbinieku aizsardzību, progresīvākus nodokļus un pie šiem pašiem datiem, cik tas man personīgi bija viens no lielākajiem pārsteigumiem, kas apvieno Nacionālās apvienības Latviju pirmajā vietā un progresīvo vēlētāju. Tie ir 73% no šo trīs partiju vēlētājiem atbalsta progresīvāku nodokļu sistēmu. Jā. Tā kā, sociālos jautājumos šo partiju vēlētāji ir tā kā diametrāli pretēji, bet, ja runa ir par ekonomiku, viņi visi ir tā kā liekam vienā maisā, es atvainojos. Tam priekšstatam, ka vispār ir tāda, ka Latvijas sabiedrība pārsvarā labēja, tā radās jau 90. gados, bet tas ir tāpēc, ka labējais kreisais tika asociēts ar krievisko. Tas viss tas, kas un padomju savienību. Un tā, ka ja tu gribēji tikt prom no padomju savienības un prom no tās sistēmas, tad tā bija labēja nostāja. Un ja tu vairāk domāji, redz, ka viss jau nebija tik slikti, un mēs mēs slikti dzīvojam, un ka tur nevajadzētu to visu tā noārdīt, un tas tika asociēts arī krieviski, partijām, kas uzrunāja vairāk krieviskos vēlētājus, tas tika nosaukts par kreiso, un tāpēc radās šis, es domāju, tas nevajadzas īsti pārpratums, bet, teiksim, tie vārdi nozīmē kaut ko citu mūsu politiskajā kontekstā, nekā tie nozīmē citās valstīs. Bet, protams, ja runā tieši par ekonomisko politiku, un man liekas, ka tur ir rakstā Hiršs ļoti pareizi pasaka, ka Latvijā vēlēšanas ļoti tie ekonomiskie jautājumi spēlē mūsu politiskajās kampaņās un, teiksim, politiskajā pašidentifikācijā diezgan mazu lomu, jo sabiedrība kopumā ir tas viedoklis diezgan plaši izplatīts un nav tik ļoti atšķirīgs, ko cilvēki grib ekonomikā. Tā ka tas ir, es domāju, bet ir labi, ka to konstatē. Aivar, kas tev piesaistīja uzmanību? Es gribēju teikt, ka ļoti labs raksts un svarīgs pētījums, tāpēc, ka beidzot tie termini tiek lietot pareizi, kas ir labējs, kas ir kreis, kas ir liberāls, kas ir konservatīvs, jo pašlaik tas, ko mēs redzam politiskajā vidē, tie ir lamuvārdi. Piemēram, ja tu esi liberāls, tu nacionālistim un kaut kādam šleseram, tas ir slikti. Liana Langa iet vēl tālāk, viņi tur veido visādus oksimorons, salikteņus, kas pilnīgi neko nenozīmē. Kreisliberāls, piemēram. Kas tas ir? Bet ir vēl trakāk, ir kaut kādi, kas ir liberālie fašisti, ne? Nav šitāds? Jā, kaut kas tāds ir dzirdēts arī. Un progresīvie sāk viņu sadarināt. Viņi tagad stāsta, ka šī valdība ir konservatīvā. Ar to domāts, ka ir slikta. Bet, piedodiet, nav. Pirmkārt, tā nav konservatīva. Otrkārt, konservatīvs pats par sevi nekas slikts nav. Reigans un Tečere bija konservatīvi un pirmkārt jau nevis tāpēc, ka viņi bija pret gejiem, bet tāpēc, ka viņam bija tāda ekonomiskā politika. Un tas būtu. Es ieteiktu, es iedomājos, vajadzētu ieteikt, mēs varētu sarīkot lamu vārdu konkursu, kā lamāt savstarpēji tās partijas. Viens man pat ienāca prātā, piemēram, varētu būt Nacionālā apvienība, varētu būt autohtonie kvazitrotskisti. Kas te ir? Nezinu, bet skan briesmīgi. Tas skan briesmīgi, bet arī ļoti grūti to ir izrunāt. Es domāju, ka tādām labām palamām ir jābūt tādām kaut kā skanīgākām.
liberāli fašists, tas ir saprotams. Tas ir ļoti saprotams, jā, tā, Jā. skan briesmīgi, vai ne? Katrā ziņā Latvijas sabiedrībā ir ļoti liels 3/4 praktiski pieprasa labklājības valsti. Ar lielu valsts lomu ekonomikā, sociālajā jomā, visur. Ja. Es nezinu, es progresīvo vietā mēģinātu izspēlēt šo, nevis lamāt pa konservatīvu. Bet kas man liekas, es apskatījos arī pašu pētījumu, druskuņi parakņājos par rezultātiem. Man būtu bijis interesanti redzēt līdzīgus datus citās rietumvalstīs, jo godīgi sakot, ja tā paskatītos, es neesmu pārliecināts, ka citur ir tieši tajos ekonomiskajos jautājumos tās atšķirības būtu tik lielas. Es domāju, tur viens cits aspekts, ko tu arī piemini rakstā, kas parādās, ir tā nosliec uz autoritārismu vai uz demokrātiskām vērtībām, kur iespējams, ka mums vēl aizvien, un kā Mārtiņš Hiršs saka arī komentējot to, ka tas padomju mantojums vēl ir diezgan spēcīgs un cilvēki tā vismaz iedomājas, ka viņi gribētu stingrāku roku, lai gan, ja tā faktiski pienāk, varbūt viņi nebūtu tik laimīgi, bet tā doma, ka valstī ir vairāk jādomā par saviem pilsoņiem tieši un par viņu labklājību, un ka tas ir valsts pienākums, es domāju, ka pat pašā Amerikā, kas tiek uzskatīta par tādu brīvā tirgus citadeli, tur, ko politiķis sola saviem vēlētājiem? Darba vietas. Viņi saka, es jums nodrošināšu, ka jums būs darba vietas. Tā taču ir valsts iejaukšana, kaut kādā mērā, loma ekonomikā. Jā, un kad mēs noteikti sociālie pabalsti un viss, kas cits, tur nav. Cilvēki, protams, tur Amerikā tā pretestība sociālajiem pabalstiem drīzāk ir tajā, ka mēs negribam, lai šitiem es nezinu, kaut kādiem ar tumšākām ādām maksā kaut ko, bet tas, ka vispār būtu kaut kā jāatbalsta cilvēki, tur tā arī, es domāju, tā pretestība nav tāda ļoti principiāla. Mums vēl ir jāparunā arī par trešo rakstu, bet es gribēju arī parakņājoties par tiem datiem. Man liekas, tur par konkrētiem jautājumiem, kā mēģina konstatēt cilvēku nostāju, un viņu to atrašanās vietu šajā politiskajā spektrā, uzdev arī konkrēts jautājums, ko jūs domājat par vienzimumu laulībām un tā tālāk. Un tur bija divi, kas, man liekas, bija ļoti zīmīgi un svarīgi, ka mēs pievērst uzmanību. Viens, kas parādījās pagājušajā gada novembrī un kas, man liekas, daudziem šiem pašiem, kas no Saeimas tribīnes tik drausmīgi bļāva, bija ļoti nepatīkams pārsteigums un kas tagad jau šī nav pirmā aptauja, bet atkal apstiprinās šajā aptaujā par Stambulas konvenciju. 50% no aptaujātajiem piekrīt pilnībā vai daļēji, ka Latvijai ir jāpaliek Stambulas konvencijā, un tikai 26% nepiekrīt pilnībā vai daļēji. Ja. Tā, ka tas cilvēku pārsvars, kas ir pār Latvijas palikšanu Stambulas konvencijā, ir 2-1. 24% vai nav viedokļi, ja viņi nezina, viņi kaut kā viņa tā domāšana nav noskaidrojusies, bet katrā ziņā tiem, kam ir viedoklis 2-1, ir par. Ja. Un tas, man liekas, ir ļoti svarīgs rezultāts. Bet tas otrs, kas ir ļoti būtiski, un mēs atgriežamies atkal pie Dombravas iekšlietu ministrijā, tas noskaņojums pret imigrantiem ir ļoti nospiedoši pret imigrāciju no ne Eiropas Savienības valstīm. Jā, Latvijā tur tas cilvēku skaits, kas atbalsta. Protams, tas formulējums ir tāds drusciņš slidens, vai jūs esat par vai pret, par vai pret stingriem ierobežojumiem, kā mēs sapratam stingrus un tā, tas ir cits jautājums, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka tas, ka sabiedrība kopumā neatbalsta, ir negatīvi noskaņot pret imigrāciju, tas parādās arī ļoti daudzās aptājās dažādos veidos. Es domāju, Šleseram un Nacionālajai apvienībai tur varētu parādīties arī kāds pretruns. Nacionālā apvienība, vispār pret kaut kādiem trešo valstu imigrantiem, bet Šlesers pret tiem, kuri nerunā ne latviešu, ne krievu valodā. Jā, jo Šlesera partijai 50% ir krievalodīgo elektorāts pēc pētījuma. Arī nav baigais jaunums, bet jā. Un tur arī interesanti ir par tiem, skatoties pēc etniskā principa, tas, ka ZZS 16% ir krieviski runājošo, bet tas, man liekas, ir lielā mērā
vērā Lemberga faktors, jo ir labi zināms, Labojums 20% ir krievalodīgo, bet 16% no ZZS vēlētājiem ir tie, kuri gadā Ukrainā vainoja rietumus. Es atvainojos, jā. Okay, jā, pareizi. Jā. Nu, bet 20% ir pat vairāk nekā 16%, nu, vārds sakot, bet 20% krievalodīgie, un tur, man liekas, mēs vēl aizvien redzam Lemberga faktoru, jo Lembergs vienmēr bijis arī starp krievisku runājošiem populārs. Tas, ko Luīza pieminēja, man šķiet, ka šajās vēlēšanās būs atkal, joprojām ļoti aktuāls jautājums, kam pieder Krīma. Un jāprasa no politiķiem ļoti skaidra un precīza atbildi, nevis kaut kādu tur locīšanās, ka labs tur slikts miers ir labāks par labu karu, tā kā Šlesers tur kaut kā, viņš nekad nav tā skaidri pateicis, manuprāt. Nu, šito te mēs viņam patasīsim. Tāpēc, ka viņš ir tikpat konservatīvs kā Putins. Jā. Nu, labi. Pirms mēs pāriem pie nākamā temata, es iespraukšos ar nelielu reklāmu. Žurnāls Ir aicina līgotājus un Jāņa bērnus uz saturīgām sarunām pie ugunskura, un tāpēc esam sagatavojuši ļoti saturīgu Jāņu komplektu. Tagad, abonējot žurnālu Ir, saņemsiet arī garšīgu dāvanu no alus darītavas Valmiermuiža. Pasteidzieties, dāvanu skaits ir ierobežots. Par šo vilinošo piedāvājumu uzziniet vairāk mūsu mājaslapā ir.lv. Nu labi, pāriem pie trešā temata, kas ir arī viens no lielākajiem jaunās valdības izaicinājumiem. Mūsu kolēģe Ieva Jakonē šīs nedēļas žurnālā ir, kā savulaik teica, diezgan spridzīga intervija ar RB Rail, tātad Rail Baltica jumta organizācijas padomes priekšsēdētāju Matīsu Paegli. Tur ir ļoti daudz par ko domāt un diskutēt. Šobrīd iesaku visiem izlasīt visu interviju, bet tagad pateikšu tikai pašu svarīgāko. Pirmkārt, Paegli pārmet aizējošajai valdībai, ka tā ir maldinājusi gan sabiedrību, gan mūsu sadarbības partnerus, ka būs iespējams ievērot agrāk nospraustos termiņus un nobeigt Rail Baltica līdz 2030. gadam. Šobrīd labākā gadījumā projektu varētu pabeigt viņa prāt 2035. gadā. Otrakārt, viņš pārmet Siliņas valdībai, ka tā visu laiku ir atlikusi svarīgs lēmums, kas gan kavē ieviešanu, gan projektu sadārdzina. Un treškārt, viņš uzskata, ka Latvijai būtu jāaizņemas vēl 2,2 miljārdi eiro no Eiropas Savienības SAFE fonda. Tas ir tas fonds, ko izveidoja, lai atbalstītu ieguldījumus militārās spējās un drošībās dalību valstīs. Viņš saka, ja mums teorētiski būtu iespēja paņemt šos 2,2 miljārdus, un ja to neizdarīsim, nav skaidrs, kur ņemt naudu, lai projektu nobeigtu. Jāpiebilst gan, ka pie intervijas klāt ir arī iepriekšējā satiksmes ministrs Rāta Švinkas no progresīvajiem atbildes uz Paegles pārmetumiem, un ko viņš atbild, es iezīmēšu, mēs varēsim diskutēt. Viņš saka, ka formāli runāt par termiņu pagarināšanu gribēs tikai tad, ka būs progress pirmajā celtniecības posmā, respektīvi trases dienvidos starp Iecevu un Bausku. Viņš arī saka, ka Latvija nevarētu aizņemties tos 2,2 miljārdus un vienlaikus iekļauties Eiropas Savienības noteiktajos finanšu rāmjos, kad vienkārši tas mēs pārsniegtu savu to aizņemšanās kapacitāti. Un viņš tur tā ieknābi savukārt Paeglim. Viņš saka, ka viņš visu laiku mēģinājis atrast veids, kā taupīt naudu, kamēr RB Rail tikai gribot būvēt agrāk ieplānoto dārgo projektu. Nu, kolēģi, tā, es esmu iezīmējis šitos. Ko jūs sakat par, varbūt ir cits lietas, ka jūs piesaistījjūs uzmanību, bet ko jūs sakat par šo interviju un Švinkas atbildi? Varbūt, Luīza, tu varētu sākt. Man visvairāk patiesībā saskumdināja un šokēja tas, kad Latvijā pēdējo 12 gadu laikā ir izbūvēta 0 kilometru. Man liekas, es nespēju aptvērt, kā un kāpēc. Un par Švinkas atbildi. Es patiesībā pabadījos par Švinkas atbildi, ņemot vērā to, ka viņš pārstāv progresīvo partiju, kad viņš par to 30. gadu vaino Eiropas komisiju. Vainoja pārāk stingri teikts, bet tā kā... tāpēc saku, kad vainoja pārāk stipri teikts, bet kad tas termiņš esot bijis Eiropas komisijas noteikts. Bet tas jau visām,
tur jau, tad, kad to projektu uzsāka, tad tik iezīmēts tas laiks. Ja. Tā jau, tas ir noteikts tajā kopējā projektu, tajā, ko mēs savulaik vienojamies par projektu, un tajā vienošanās bija iekļauts, ka tas tiks izdarīts līdz 30 gadām. Ja tas jau nav kaut kāds tāds uzspies, es nedomāju, ka viņš tā arī to tā nesaka. Tas vienkārši ir tas, kas ir tas pieņemtais projekta rāmis, tur nav tā, ka it kā tas būtu uzspied, kaut kā viņu uzspiedus mums kaut ko, ka mēs neesam pieņēmuši. Tā gan Jā. Nē. Tā es arī to nedomāju, bet, protams, kad es gaidīju no Švinkas, tagad ņemot vērā, ka viņš vairāk nav ministrs, es gaidīju varbūt atklātāku atbildi, tāpat kā Matīs Paegla uz ļoti daudz nepilnībām un arī valdības iespējamo savu strateģiskā projektu torpedēšanu arī norādīja. Tā kā es gribētu arī patiesībā dzirdēt Siliņas komentāru par šiem jautājumiem, jo viņa jau līdzīgi patiesībā kā Kulbergs, kad nāca pie varas, tad viņa teica, ka viņa ļoti uzpasēs Rail Baltiku. Tas, protams, būtu vērtīgi, ka viņi izteiktos, jo te viens no tiem Paeglas galveniem pārmetumiem ir, ka tur Siliņas valdība pašā sākumā prasīja līdz 25. gada pavasarim tur ziņojumu par to, kas notiks un kad, un ka to ziņojumu nekad neiesniedza. Švinka saka, tas tāpēc, ka Finanšu ministrija, kas ir Siliņas partijas biedra Ašarādena vadībā, nekad nepiekrita satiksmes ministrijas tam priekšlikumam, un tāpēc viņi to sadalīja pa daļām un apstiprināja pa daļām. Bet jebkurā gadījumā tas tieši ir premjera līmenis. Ja ministrijas nespēja vienoties, tad premjeram ir tas jāatrod kaut kāds veids, kā šo problēmu atrisināt. Tā, ka būtu vērtīgi dzirdēt, ko Siliņa saka par to. Aivar, kas tev ir? Apgalvojums, ka iepriekšējā valdība konsekventi torpedē savu strateģisko projektu, ir diezgan skaļš, protams. Es pārmīju dažus vārdus ar deputātu Švinku šodien arī. Viņš ļoti sašuts par šo interviju, par tajā pausto, un viņš lika saprast, ka viņam arī ir ko teikt. Es viņam teicu, jūs jau tur savu viedokli arī paudāt par to visu. Nē, viņš teica, tie ir daži teikumi, man ir ļoti daudz ko stāstīt, un viņš lemšot, vai to visu tagad stāstīt, bet viņa tā pamattēze bija, ka RB Rail ir konsekventi maldinājis visus satiksmes ministrus, sākot ar Linkaiti. Viņš tur pieminēja konkrētus skaitļus par tiem tiltiem pār Daugavu, kurus uzrādīja viens ministram, bet pēc tam atnesa 4 lielāku summu, kas reāli varētu būt, un ka viens no iemesliem, kāpēc Matīs Paegla tagad tik uzstājas ar tik krasiem skaļiem apgalvojumiem, ir, ka Švinka esot gribējis to RB Rail cilvēku skaitu samazināt no 200 līdz 30 un likt viņiem strādāt, kā viņš teica. Bet, katrā ziņā es saku, mums ir pašlaik, mums ir Matīs Paeglas viedoklis ar šokējošiem skaitļiem, un nav jau tie skaitļi grābt no zila gaisa, protams, bet būs interesanti dzirdēt arī bijušā ministra Švinkas viedokli ar viņa skaitļiem un faktiem. Ja tas tā būtu. Tas arī būtu ļoti interesanti un vērtīgi. Un man, protams, tas atslēgas jautājums šajā visā ir, kur ņemt naudu, jo tas, ka to projektu nepabeigs līdz 30 gadam, man liekas, ka tas nevienam nav noslēpums, un tur gan, cik es saprotu, Igauni laikam savu to daļu varētu teorētiski līdz tam laikam izdarīt, bet es saprotu, ka arī Lietuvā ir kavēšanās, bet viņi ir ļoti priecīgi, ka Latvijā tās problēmas ir vēl lielākas, jo tad viņiem nepievērš uzmanību. Bet jebkurā gadījumā tas lielais jautājums ir par šo 2,2 miljardiem.
Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Es gan domāju, ka ņemot vērā Kulberga uzstādījumu, ka mums te ir jāsamazina budžeta deficīts un valsts parāds, diez vai šis ir risinājums, uz kuru viņš tā ar smaidu parakstīsies. Tā, ka tur, vai šis vai tie safe līdzekļi mūs glābs vai nē, tas ir arī tāds liels jautājums. Labi. Domāju, ka par šo jautājumu mēs arī nākotnē runāsim. Tas nekur nepazudīs. No sliedēm tas nenoskries. Bet mums ir jānoslēdz raidījums. Kādi mums ir citāti? Luīza, kāds tev citāts ir? Man ir, es gribu uz tādas pozitīvas nots beigt šo raidījumu, un mans citāts ir... Kā jau zinām, varbūt kāds klausītājs nezina, tad trešdien 3. jūnijā Rīgā viesojās Holivudas aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs. Viņš atklāja filmas Laimes gudrības seansu, kas notika kinoteātrī Splendid Palace. Un es klausījos viņam bija arī preses konference. Un mani ļoti aizkustināja viņa atbilde uz žurnālistu jautājumu par iespējām par Rīgu, kuru viņš apmeklēja pirmo reizi. Citāts ir: es šorīt pamodos, atvēru viesnīcas aizkadus un ieraudzīju vienu no skaistākajām pilsētām, kādu esmu redzējis. Jums šeit ir tik ļoti skaisti parki un brīnišķīgi dārzi. Es vienkārši vēroju, kā Rīgas iedzīvotāji pastaigājas pa pilsētu un parkiem. Mūsdienās, kad šķiet, ka visa pasaule brūk un ir pilna problēmu, šeit visi izskatās laimīgi. Varbūt šī vieta ir kā maza paradīze. Šis citāts man aizkustināja, jo es pati bieži vien steigā aizmirst apstāties un apskatīties savu apkārt, jo tiešām var ļoti daudz labi ieraudzīt. Jā, es arī tas bija ļoti jauki. Tas ir brīnišķīgs citāts, bet es vienu tomēr daru skarot, ja drīkstu. Mani nošķibināja tā deputāta skriešana tikties ar Gīru Sajai. Jā, visi gribēja ar viņu selfijus uztaisīt. Un tā skaitā Ramona Petrāviča, kura taču pa ķīniešu naudu vadājusi tur pensionārus uz restorāniem un braukājusi uz Ķīnu. Nes ko tagad Ķīnas vēstniecība viņai. Jā, tieši. Viņi tagad ir Tibetas atbalstītāji. Man liekas, ka viņi šīs divas lietas droši vien nesalika kopā. Viņi kaut kādā nesaprata. Viņš ir kaut kāds slavens aktieris. Jā, bet tā nav darbs karot Gīra teiktajā. Tas ir vienkārši... Nē. Es domāju, visā tā ir... Tas atkal politika. Jā, braucienā un attieksmē pret viņu. Bet labi, tagad droši vien man jāsaka kaut kāds citāts. Es palikšu pie Dombravas. Pagājušajā nedēļā viņš izdeva to rīkojumu, ka visiem jārunā tikai un viedīgi valsts valodā, bet pirmdien šonedēļ viņš ierakstīja Twitterī, citēju: Mājupceļā no robežas apmeklēju Daugavpilī izvietoto valsts policijas Latgales reģiona pārvaldi. Sastapu maz policistu. Bet sastaptie atstāja labu iespaidu. Man tas izskatās, ka tur ir notikusi personāla pašcenzūra. Kur nerunā perfektā latviešu valodā, izvēlējās vienkārši tajā brīdī nebūt. Visi. Jā, kā slavenajā krievu lugā Knam jeģit ministra. Knam jeģit revizor. Es zinu, bet es pielāgoju. Jā, bet šitas es pielāgoju tur konkrētajam gadījumam, ja teiksim tā. Es saprotu, es ceru, ka cilvēks atpazīst Gogolu. Tu sazini, Daugavpilī runās krievu akcentu, tev atlaidīs no darba, varbūt. Lūk, jā. Vārds sakot, revidents, ja ministrs ir ieradies Daugavpilī, un visi policisti. Un pēkšņi maz policisti. Visi policisti ielās, jā. Lūk, es savukārt par interesantām kopsakarībām. Mēs visi zinām Kristapu Porziņu. Viņš pirms 2 gadiem uzvarēja NBA čempionātu. Viņš ir
staltākais latvietis Nacionālās basketbola apvienības rindās, un tur visi viņi zina kā šo lielisko Latvijas spēlētāju. Bet izrādās, ka šogad NBA finālā ir vēl viens cilvēks, kuram ir saikne ar Latviju, jo San Diego Spurs komandas galvenais treneris Mitchs Johnsons, un Spurs tiek uzskatīti par favorītu tajā čempionātā. Viņš ir savulaik spēlējis komandā VF Rīga. Yes! Kas ir Latvija, jā. Viņš tikai te nospēlēja 2 spēles, un tad drīz pēc tam nolēma izbeigt savu spēlētāju karjeru un kļūt par treneri, bet viņš te ir bijis, un viņš arī, starp citu, es atradu vienu video ierakstu, ko laikam VF Rīga sabiedrisko attiecību nodaļa bija ierakstījusi un prasīja viņam, kā viņam patīk Rīga, un viņam arī ļoti patīk Rīga, un teica, ka šeit cilvēki ir ļoti draudzīgi. Vienīgais viņš te laikam bija ziemā, un viņš teica, ir tik tumšs, ka viņš nevarētu kā Giers atvērt logu, viņš redzēja, saule noriet 3 pēc pusdienas laiku un uzlās. Viņš katrā ziņā, viņš saka, visu laiku tumšs, viņš neko neredz. Bet cilvēki ļoti draudzīgi. Tā ka viņam arī labs priekšstats par Rīgu, un es domāju, tas arī, teiksim, šāds kopsavilkums. Es piekrītu abiem amerikāņiem, ka Rīga ir ļoti jauka pilsēta. Tieši tā. Jā. Tā ka, un tas Johnsons cits starpā ir... Viņš ir studējis Stanfordā, tā ka viņš arī nav nekāds tāds, viņš ir acīm redzot arī intelektuāli apdāvināts, tā ka tas nav. Labi, ar to mēs arī noslēgsim šo raidījumu. Paldies, kolēģi, paldies, Aivar. Paldies visiem. Paldies, Luīze. Paldies. Šonedēļ žurnālā Ilze Šķietniece pēta, kāpēc Latvijas taksisti ceļ trauksmi par iespējamu Bolt monopolu. Savukārt Laura Dumbers stāsta, kā Lielvirces muižā apskatāma viena no lielākajām 19. gadsimta vācu baltu mantojuma kolekcijām Baltijā. Tā skaitā tur ir tonna sudrablietu, kuru pārvešana no Vācijas līdzinājās asas sižeta filmai. Ja jūs, klausītāji, vēlaties izlasīt šos vai kādus citus mūsu lielisko kolēģu rakstus, tos visus var atrast šīs nedēļas žurnālā ir. Ticu, ka lielākā daļa Šķiltavas auditorijas ir lasītāji, bet tas, ka jūs pieslēdzaties mūsu raidierakstam, liecina, ka esat arī klausītāji, un tāpēc pievērsīšu uzmanību faktam, ka var klausīties ne tikai žurnāli ir žurnālistu sarunas, bet arī viņu rakstus. Ja esat žurnāla abonents, tad katra raksta augšpusē atradīsiet pogu klausīties audio formātā. Tā ir lieliski iespēja iepazīties ar žurnālu saturu, kamēr, piemēram, esat pie mašīnas stūres vai virtuvē gatavojat vakariņas. Turklāt atgādinu, ka gan mūsu raidierakstus, gan jaunākos žurnālu ir rakstus var klausīties mūsu portālā ir.lv sadaļā ir audio. Žurnālu ir var ne tikai nopirkt veikalā vai kioskā, to var arī saņemt mājās vai lasīt viedtālrunī vai datorā. Aiziet uz mūsu mājaslapu ir.lv un sāciet abonēt žurnālu ir, kas pieejams gan drukātā, gan elektroniskā versijā. Žurnāla abonēšana ir labākais veids, kā šajā laikā atbalstīt kvalitatīvu, uzticamu žurnālistiku. Taču, ja esat jau abonents vai arī jums vienkārši patīk mūsu raidieraksti, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja jūs atbalstītu Šķiltavas tapšanu ar nelielu ziedojumu. Saiti gan uz mūsu abonēšanas, gan uz ziedošanas lapu atradīsiet šī raidījuma aprakstā. Savukārt, ja vēlaties vairāk uzzināt par ārpolitiku, var sirsnīgi ieteikt mūsu otro raidierakstu Ārskats, kurā apskatām svarīgākos notikumus pasaulē. Paldies par labskanību Kristiānam Fuksam, paldies visiem, kas klausījās un kas mūs atbalsta ar ziedojumiem. Uz tikšanos nākamajā Šķiltavā.